Komēdija par rubulu, var sakot. Pieņemts ir tā pasaulē, ka, viss ceļās, viss atjauninās. Tur degvielai cenas ceļās, reizēm viņas krīt, jā, tur pārtikai cenas ceļās, tad, ekonomika aug, jā, tur atjauninājumi dažādi un tā, bet tā pasaule reizēm, cilvēks kā tāds liekas, ka, ručki parāvs, jā, reizēm tā, ka, vai kaut kāds čerdaks bērnībā pret izlietni atsists ir, vai, es nevaru saprast, man neaiziet. Es esmu nobažījies, jā, atkal par mūsdienu tehnoloģijām jaunām, jo tālāk, jo trakāk, bļaļ, es esmu uz dirsas vienkārši. Es pastāstīšu, jā, es šodien ierodos darbiņā, jā, pēc tāda ilgāka laika. Mans darbiņš ir vadīt smago kravas automašīnu. Tāpat kā ar tām degvielas cenām un ar ekonomiku, tāpat arī kravas automašīnas, viņas attīstās. Nāk ārā jaunas, iespaidīgākas, ar atjauninājumiem, ar drošībām. Un ar visu pārējo, jā. Tad es arī ierodos šodien darbā, man šefs saka, jā, tu esi ticis pie jaunas mašīnas, zin kā manas mājas līdz ausīm, eju uz mašīnu, zin kā ņemu šāpi, tūlīt jau sāku mazgāt, blin. Tiešām parādīšu jums, ļoti smuka mašīnīt. 2025. gada MAN TGX 18,480, jā. Ļoti smuka mašīnīt, jā. Tur kaut kāda plasmas augšā tikai salikt sūdi ir. Nezinu, kam viņi vajadzīgi, bļaļ, ir, jā, noteikti, zin kā naudiņa jānokāš, tad viņi tad saliek visu kaut ko, zin kā, lai smukāk izskatās. Labi, iekšā arī uz ātru parādīšu, jā, es tagad mežā esmu, varbūt mazliet netīrāks būs, bet, tiešām smuka mašīnīt, jā. Reku, visi gulti ir, kur gulēt, viss kārtībā. Labi, es tagad, zin kā, tūlīt, darbinās iekšā, jā. Bļaļ, skatos pa labi, pa kreisi spoguļu nav, bļaļ. Bļaļ. Nav spoguļu atvičāju, reku es varu parādīt. Kur, nav spoguls, bet. Ārpus arī varēja redzēt pirmīt, ka nav spoguļu. Es tagad, zin kā, man dusma uznāk, es taisnā vīlē pie šefa apakaļ. Vāciešiem viņiem ir tā, ka viņi sākumā izdara, un pēc tam viņi domā tikai, un ar kuru galu viņi domā, jā, tas nav zināms, jā, visticamāk, ka ne pareizo galu. Viņiem tā ir, jā. Es tagad priekšniekam saku, zin kā, kas pa herņu, zin kā, tu man nopērc mašīnu, bet spoguļus tu esi aizmirsis piekruķīt. Kā tu domā, ka es braukšu? Tu nevari, kravas auto šoferis bez spoguļiem, tas ir tā kā bez rokām apmēram. Viņš man tur kaut ko sāk gudri tagad runāt, zin kā, kā jau ar priekšniekiem. Ir sevišķi man tā vācu valoda ir kā ir, es savus kolēģus saprotu, bet, kad man ar priekšnieku jārunā, viņš tur, zin, tā kā viņš jurists būtu kaut kāds apmēram, vai ārsts, nezinu, tur stāst kaut kādas savus šitos te, bļaļ, Agata Kristī, bļaļ, Herkils Poirot, bet nafig man tas vajadzīgs ir. Labi, es pa vārdam kaut ko dzirdu, viņš saka, ka kamera ir vajadzīga, jā, ķipa kamera, tev taču ir kamera, tu vari droša kamera darbot. Es saku, jā, man ir kamera, man kamera vienmēr līdzi, zin kā, es esmu dzimis fotogrāfs. Labi, es tagad, ņemu kameru rokā, reku, man ir ļoti laba kamera, jā, 3 gadus jau kalpo. Ķipa, labi, es tagad, darbinās tūlīt klāt, jā, skatās tai kamerā, bļaļ. Pa labi skatos, bļaļ, pa kreisi skatos, nifigā, es neredzu viņā. Karoči, man mērs pilns ir, jā, es durīju taisnā vīlē apakaļ, bļaļ. Karoči, vārds pa vārdam, tur, jā, zin kā, pa brillēm viens kreisais, viņam tas brilles arī kaut kāds tur gučībā vai krutās. Tas pie zemes, tur asins pa gaisu, saka, es vecīt, nemis buņģā, zin kā, Gucci nav modē vairāk, tagad Prada ir top 10 pirmajā vietā, zin kā, bļaļ, tu man roku paspiedīs, vēl pēc tam paldies pateiks, ka es tev no vecām brillēm atbrīvoju. Nē, šitas te kaut ko tur sāk šaize, zin kā, bļaļ, tur atlaists kaut ko tādu, zin kā, labi, zin kā, lai tur paraudu, lai pačīgs, zin kā, es tagad eju apakaļ uz mašīnu, un es tagad tinu filmu uz apakaļ, es tinu, ka es rādīju pirmīt, ka tie kaut kādi sūdi plasmasi salikti gar sāniem, reku, viņi ir šiem te. Bļā, kā es viņus varētu parādīt, reku šitie te. Karoči, es tagad tinu filmu, es slēdzu aizdedz iekšā, reku, bļā, man te 2 monitoru mašīnām. Es domāju, zin, kā tas seriāliem, lai filmām varētu skatīties. Padomāts par šoferiem. Es slēdzu aizdedzīt iekšā. Hujakš, bļā, jā. Monitors, ķipa spogulis, jā, bļaļ, es tiršu lācim uz kupuru. Karoči, jā, tagad ir aizvietots spogulis ar monitoriem, ar kamerām augšā. Karoči, un ja tu gribi spoguli,
ja tu gribi veco labo spoguli, tad tev jāpiemaksā, bļaļ. Vienkārši bezpreģēls, jā, jo tālāk, jo trakāk, kur tā pasaulīte iet, uz kuru pusi, cik tālu aizies, jā, drīz, man liekas, es nezinu, bet es varēšu gulēt gultā un drošīt, jā, un tā mašīna brauks manā vietā, bļaļ.